Cenšoties atcerēties šīs programmas tādas pirmās idejas un pirmās sajūtas, es atceros, ka tur ļoti caurstrāvoja tā sajūta, ka Aivis šobrīd nevar izbēgt no pirmās reizes. Faktiski mēs neviens nevaram izbēgt kaut ko darīt pirmo reizi. Un man ir milzīgs tiešām prieks, ka ir tagad pienācis jau un tuvojas tas brīdis, kad es satikšos ar Sinfonētu Rīga programmā, kura man personīgi ļoti tuva un kurā tiek kaut kādā ziņā skarti mani dzīves dažādi kaut kādi tādi posmi. Un šī koncerta tāds īpašais, es teiktu, notikums, un man liekas, ka Sinfonēta Rīga viens no tādiem pamatu uzdevumiem, ko viņi mūsu sabiedrībā pienes, ir jaunu komponistu mūzika, jauna mūzika. Un man milzīgs prieks, ka Jēkabs Jančevskis pirmo reizi rakstīs darbu Sinfonētai Rīga, un iedvesmots viņš būs no Beethovena mūzikas, un Beethovena dzīves, un Beethovena personības, un šis darbs sauksies 3 Beethovena citāti. Jēkabs ir ļoti iedziļinājies gan viņa personīgajā dzīvē, gan lasījis viņa vēstules, un izjutis to kaut kādā ziņā to traģisko likteni, kas ir bijis Beethovenam. Un līdz ar to, ka man ir ar Jēkabu bijis tik liela saistība kopā uzaugot un studējot, un arī īstenībā muzicējot vēlāk, man ir milzīgs prieks tieši šajā pirmajā reizē satikties ar viņu arī kā komponistu. Otrs īpašais viesis šajā koncertā būs viens fantastisks solists no Francijas, Vincents Lukā, ar kuru man bija pagājušajā sezonā milzīgs gods būt principā kolēģim Orchestre de Paris, kur es biju asistents, un viņš ir viens no koncertmeistariem, un tas bija fantastisks laiks, un mūsu pēdējā tikšanās bija Aix-en-Provence festivālā Francijā, un viņa spēlē var dzirdēt ārkārtīgi lielu fleksibilitāti un niansētību, un tā, man liekas, un vispār varbūt tā orķestra un Francijas spēles tā filozofija vai izpratne ir par to, ka pats īstenībā būtiskākais notiek starp skaņām, tas viss laiks ir jāizpild. Kas ir starp? Es nerunāju par pauzi, bet no skaņas uz skaņu, un šī saikne, man liekas, ir ļoti simpātiska arī mūsu programmas uzbūvē, kur mums parādās Mocarts ar savu saikni no oriģinālā obojas koncerta, kurš ir pārlikts flautai, un Mocarts saikni konkrēti šajā gadījumā ar Beethovenu un Jēkabs saikni ar Beethovenu. Ja man ir jāpieskarās Beethovenam un varbūt arī tad jāpiemina Sinfonēta Rīga tajā kontekstā, tad man jāsaka, ka viens no tādiem iedvesmas cilvēkiem, kurš ir ļoti arī mani profesionāli audzinājis, ir viens pasaules slavens igauņu diriģents Paavo Järvi, un tieši viņa vadībā es nebaidos teikt, ka es dzirdēju labāko Beethovenu mūžā, un tieši ar Sinfonēta Rīga, un tas bija Pērnavā, Igaunijā, pirms pāris gadiem vienā šajā Järvi festivālā, un tas man radīja to sajūtu, kā lai pasaka, to simfoniju noteikti es kādu laiku ar Sinfonētu nespēlētu, bet Beethovenu trešo, kas man ļoti tuvu, to es ārkārtīgi vienkārši ar nepacietību gaidu šo pirmo tikšanos. Gan ar orķestri, gan ar Jēkabu, gan ar solistu un arī ar jums klausītājiem. Paldies!